Šodien es gribu parunāt par naudu. Kāpēc neizdodas nopelnīt vairāk? Tev gribas nopelnīt vairāk, bet kaut kāda iemesla pēc tev tas neizdodas. Īpaši es to esmu novērojis tīkla marketinga kompānijās. Cilvēki gadiem sēž, gadiem nevar izveidot struktūras, un gadiem viņiem neizdodas nopelnīt. Un te nav vainīgs ne tirgus, ne ekonomika, ne situācija pasaulē, ne jūsu sponsori, ne jūsu kompānijas un pat ne jūsu prasmes. Visu izšķir tas, kas ir ieprogrammēts jūsu zemapziņā. Tie ir tie slēptie uzstādījumi, kas traucē jums nopelnīt naudu. Ja jums neizdodas nopelnīt tik, cik jūs gribat, tas nozīmē, ka jūsu zemapziņā ir liegums. Un es vēlreiz atgādināšu to, ka jūsu zemapziņa ir 95% no visa tā, kas ar jums jūsu dzīvē notiek. Ja tu savā bērnībā dzirdēji, ka, lai nopelnītu naudu, ir smagi jāstrādā, ka nauda ir ļaunums, ka bagātie ir negodīgi, nav naudas, nauda ir jākrāj nebaltai dienai, tad tava dzīve apstiprinās visus šos scenārijus. Un kā to var izlabot? To var izlabot tikai strādājot ar zemapziņu, dzēšot un pārrakstot visu šīs vecās programmas, strādājot ar jūsu emocijām, ar bailēm, kaunu, vainas sajūtu, trauksmi, kas saistīta ar naudu. Ja zemapziņā ir bloki, nauda tavā dzīvē ienākt nevarēs. Bet ja tu jau esi izmēģinājis visādas metodas un tev joprojām neizdodas palielināt savu finansiālo plūsmu, tad es esmu šeit, lai tev palīdzētu. Raksti man personīgi vai piesakies uz konsultāciju caur saiti, kas ir augšā manā profilā. Mēs kopā paskatīsimies, kas tev traucē, kādi bloki ir tavā zemapziņā un ko tu vari darīt, lai atvērtu savu finansiālo plūsmu.